Ej uz mašīnu. Ej uz mašīnu, lūdzu. Jāmēģina Kristapiņa kursa biedru pierunāt, lai atbrauc uz Mielastu. Es ar viņiem parunāšu. Pēc brīža es būšu atpakaļ. Mīļie jaunieši, paldies, ka jūs atnācāt uz Kristapiņa bērēm. Man un Kristapa mammai tas daudz ko nozīmē. Mēs jūs gribējām lūgt uz bērnu Mielastu. Paldies, nē, mēs jau esam ļoti daudz. Daniņ, tu biji Kristapa draudzene. Jūs bijāt tik smuks pāris. Jā, mēs bijām. Es atvainojos. Mums visiem nav viegli. Alisija. Trešo meiteni es nepazīstu. Sandī. Un zēni? Klaus, man ir ļoti žēl. Edijs. Kristaps bija ļoti normāls čalis. Turieties. Jā, jūs ar turieties. Galvenais, lai jums veicas bakalaura eksāmenos. Baigi normāls bablis. Viņi tiks galā ar Kristapu Mutarī. Palīdzēs. Ko tur vēl palīdzēt, kad vienīgais dēls miris? Klā, varbūt aizējām visi kaut kur? Zini, Sandī, ar tevi neviens nekur neies. Ejam, Dana? Jā, Alis. Edī, Klau, nāksiet? Labrīt! O, jūs tagad esat precīzi kā pulkstenis. Jā, un nevajag jūsot, mēs varam mierīgi teikt viens otram tu. Nu, nezinu, jūs tomēr esat Ozoliņa kunga meita, man jaunā priekšniece. Nu, Roberts arī ir jūsu priekšnieks, bet viņam jūs sakat tu. No, Roberta jau ir cita lieta. Mēs tomēr esam klases biedri. Zini, kā pazīst viņu jau veselu mūžību. Jā, starp citu, kur viņš ir, mums bija sarunāts 10. Kā vējs. Varbūt es varu piedāvāt tēju, kafiju? Nē, paldies, es domāju, no sākuma noskaidrosim, kur viņš blandās. Ja bija sarunāts 10, tad ir jābūt 10, ja? Jā. Jānis iet pensijā. Tā tad labi. Savu aģentūras daļu viņš atstāja meitai. Nu? Nu ko, un tagad tā kaza ir līdzīpašniece. Pasaka, ko darīt? Kā viņi izskatās? Nu, kāda starpība, kā viņi izskatās? Nezinu, pēc kazas viņi izskatās. Nu, beidz. Tev zvanījām? Nerunās? Negribas viņu neredzēt, nedzirdēt. Precēti, jā? Kurš tev tādu precēs? Marčelo, dod man lūdzu padomu. Ko darīt, ko iesākt? Nu, es nezinu, parāda meitenei, kā detektīva darbs nav domāts viņai. Kā? Es esmu pārliecināts, ka Roberts drīz būs. Jā, es sāku par to šaubīties. Būs jau labi. Un es esmu pārliecināts, ka jūs lieliski sastrādāsieties. Nu, kā jums patīk mūsu birojas? Nu, nekāda vaina. Nu, ar pienu, cukuru. Paldies, es pati pielikšu. Andrij, man nevajag apkalpot. Es pati sev varu uztaisīt tēju un kafiju. Un es tiešām ļoti priecātos, ja mēs viens otram teiktu tu. Sarunāts tu. Labdien! Gabriela Ozoliņa, detektīva aģentūras līdziepašniece, mana partnere, Mārtas Miezītes klients, kuram ir vajadzīga mūsu palīdzība. Aha, priecājos iepazīties. Labdien! Iesim kabinetā. Kabinetā. Labi. Ko
tas nozīmē? Mums radās ideja, kā tikt no tās cacas vaļā. Paklausies, man liekas, nevajag. Es tikko ar Gabrielu parunājos. Ļoti sakarīgs skuķis. Viņa nav sakarīgs skuķis. Viņa mums ir uzspiesta ar varu. Un man nepatīk, ja kaut ko uzspiež ar varu. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mana sieva mani krāpj. Kāpēc jūs tā domājat? Tāpēc, ka viņa nenakšņo mājās. Es strādāju! Viņa stāsta, ka nakšņo pie draudzenes. Es viņu neticu. Neticu! Un kas jums ieteica mūsu detektīva aģentūru? Ko? Es nezinu, es netā ierakstīju, iegūglēju. Tātad Robertu jūs nepazīstat? To vīrieti, ar ko es kopā ienācu, nē, es viņu šodien redzu pirmo reizi. Man liekas, ka pietiks izlikties. Lūdzu. Jūs lieliski pazīstat gan Robertu, gan Andri. Jā. Piedodiet. Jā, mēs pajaukojam. Jā, mēs esam klases biedri no pirmās klases, jau mēs seni draugi. Es esmu Mārtiņš Vanaks. Es esmu advokāts, es esmu Roberta Handa draugs. Es reizēm te piespēlēju klientus. Jā. Es neesmu Gabrielas pusē. Es vienkārši nesaprotu, kāpēc mēs nevaram dzīvot draudzīgi. Tāpēc, ka viņa mani kaitina. Es atvainojos, ka es jums nepievienojos. Man tiešām darba darīšanas. Es ceru, ka Ozolīnas jaunkundze uzņēmās jūsu lietu. Viņai tāpat tās šodien taču nekas nav darāms, vai ne? Viss kārtībā, viņi mūs atkoda. Nevajag uz plauktu turēt tādas fotogrāfijas. 1-0 manā labā. Nekas. Diena vēl nav beigusies. Labdien! Labdien, lūdzu. Man sauc Ive taksī. Es zvanīju, mēs vienojamies par tikšanos. Es varu atrunāt ar Meirānu kungu? Jā, Roberts Meirāns, tas esmu es. Lūdzu, uz kabinetu. Ko tu par viņu domā? Es domāju, kāds nomiris. Visa melnā noraudājusies. Tu nē. Par Gabrielu. Aizmirsti. Robis pats viņu grib. Nevar būt. Nu, kā es tev saku? Viņš sen šitā nav vārdījies. Ko par jūsu mazdēla nāvi saka policija? Policija. Viņi saka, ka tas bija nelaimes gadījums, bet es tam neticu. Nu labi, Kristapa asinīs atrada alkoholu. Bet tas nebija iemesls, lai lektu no balkona. Mans mazdēls nekad nav bijis piedzēries. Viņš vispār nekad nedzēra. Nu, pa svētkiem retu reizi iedzēra. Un šī tieši bija tāda reize svētki, vai ne? Kristapa draudzene Dana svinēja savu dzimšanas dienu, un tas negadījums notika viņas dzīvoklī. Cik liels bija alkohola daudzums asinīs? Es nezinu. Labi, to mēs paši varam noskaidrot. Apsīts kundze, tagad atgriezīsimies pie nelaimes gadījuma. Tas nebija nelaimes gadījums. Tā bija slepkavība. Kāds vienkārši nogrūda Kristapu no balkona. Un es gribētu, lai jūs noskaidrojat, kurš to izdarīja. Tu kādreiz varētu atbraukt arī laikā? Tev arī jauka mūsu kopīgo otro darba dienu. Danai nodarbība ir sākusies, mēs tagad dabūsim gaidīt. Es netaisos nevienu gaidīt. Ko tu domā darīt, tagad spērties tur iekšā? Nu, kāpēc gan ne? Nu. Pagaidi! Kāpēc mēs nevaram tur tagad vienkārši tā lausties iekšā? Varam, un kā vēl varam? Tur ir pasniedzēji, tur ir viss aktieru kurs, un kaut kādā elementārai pieklājībai ir jābūt. Paklausies, beidz bremzēt un nedaudz pietur savu muti. Ir ļoti labi, ka viņi tur visi kopā. Mēs iesim iekšā, pārsteigsim viņus nesagatavots, paskatīsimies uz viņu reakcijām. Skaidrs? Lieliski! Un tagad savu skaisto mutīti tur ir ciet. Un paskaties, kā vajag strādāt.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Es atvainojos mazu mirklīti. Es gribētu nedaudz parunāt. Es atvainojos, tiešām. Esmu Roberts Meirāns un es pārstāvu detektīvu aģentūru Ozoliņš un Meirāns, un mēs izmeklējam Kristapa Apsīša nāves apstākļus. Un tāpēc gribētu parunāt ar jums visiem kopā, bet jo īpaši ar Danu Salceviču. Kāpēc uzreiz ar mani? Jūs bijāt Kristapa draudzene, vai ne? Nu, bet policija mūs jau nopratināja. Tas bija nelaimes gadījums. Jā, bet mēs rīkojamies Kristapa mātes uzdevumā. Viņi ir pārliecināti, ka notikusi slepkavība. Mēs gaidām jūs pagalmā. Atvainojiet. Ejam. Labi, turpinām. 5, 6, 7, 8. Kāda iespēja? Nākošais lūdzu iepazīstināt mani arī. Pretējā gadījumā es to darīšu pati. Interesanti. Tas tiešām ļoti varētu palīdzēt šai lietai. Ir vēl kādi interesanti piedāvājumi saistībā ar šo lietu, ko? Jā, pieklājīgi vīrieši dāmas durvīs palaiž pa priekšu. Runāja māte, mums nav daudz laika jāiet atpakaļ uz nodarbību. Nu, mēs aicinājām tikai Danu. Es esmu Danas draudzene Alisa, un es nepieļaušu, ka jūs viņu mokāt vienu pašu. Policija jau pietiekami ilgi to ir darījusi. Jūs domājat, ka jūs atklāsiet kaut ko jaunu? Tas bija nelaimes gadījums. Kristaps bija Danas draugs, un viņai sāpīgi nepārtraukt par to domāt, runāt un atcerēties. Nu, pasaki tu viņam. Alsai taisnība. Tas nav viegli. Mēs ar Danu īrējam to dzīvokli kopā. Es arī biju tajā ballītē. Es zinu visu to pašu, ko Dana. Jūs varat runāt arī ar mani. Baigi negribas, ka to visu atkal ceļ augšā. Kuram tas gribās? Alis tūlīt tos abus noliks pie vietas. Dana vispār nav pelnījis, ka kāds viņu aizstāv. To es teicu muti. Ko es tādu pateicu? Alis ir baigies malicis. Man tiešām žēl Kristapa mammas. Vienīgais dēls, tas ir briesmīgi. Bet tas nav iemesls vainot mūs. Kristaps nokrita no balkona. Kā tas notika, mēs neviens to nezinām. Mēs tajā laikā bijām otrā istabā. Alsai taisnība. Mēs tiešām nezinām, kā tas notika. Tātad jūs nepieļaujat iespēju, ka ir notikusi slepkavība? Es domāju, ka tas bija nelaimes gadījums. Kristaps nebija radis dzert, bet tajā vakarā viņš diezgan daudz ieņēma. Kāpēc? Tāpēc, ka bija ballīte. Atvainojiet, mums ir jāiet, pārējie gaida. Man tiešām žēl Kristapa mammas. Nu, ko tu teiksi? Nezinu, varbūt vajadzēja ņemt bez piena. Es runāju par meitenēm. Normāls, nezinu, vidusmēra. Zini, viņām ir kursa biedri arī daudz efektīgāk par tevi. Paklā labi, viss pārējais ir pie lietas, ja? Viena cieši, otra viņa aizstāv. Ko tu par to domā? Zini, Dana pārāk labiņa un svēta, Alisa pārāk agresīva, bet varētu ticēt, ka viņas abas saka patiesību. Es atvainojos. Es esmu Sandija. Es arī biju tajā ballītē, kad Kristaps izkrita pa logu. Vai es varētu ar jums mazliet parunāties? Nu, iesim uz kafejnīcu. Nu, es labāk dodu priekšroku kādai klusākai vietai. Labi, nu, rādiet ceļu. Nu, nāc te. Apsēžamies. Nē, paldies. Nu, es iedomājos, kā Dana jums stāstīja, cik viņš šausmīgi cieš un kā viņa mīlēja Kristapu un cik viņai ir žēl Kristapa mammas un kā viņš šausmīgi pārdzīvo. Neko viņa nepārdzīvo. Viņa pati reālākā mauka, kādas jebkad esmu satikusi. To jūs tā tēlaini? Nē, to es tā reāli. Uztaisiet testu, viņa ir gulējusi ar visiem kuršu čaļiem. Kristaps vienkārši bija viens no daudziem. Un tajā ballītē viņš saprata, kāda Dana ir patiesībā. Pagaidi, un kurš viņam to pateica? Neviens, viņš pats to ieraudzīja. Viņš pieķēra Danu mīcamies ar Ediju. Čau! Kur Dana? Jubilējas tur. Klau, nāc šurpu!
Bet tas kautiņš kā beidzās? Klaus viņus izšķīra un teorētiski viņi it kā nomierinājās. Nu, bet praktiski? Praktiski? Es domāju, ka Edijs sagaidīja piemērot brīdi un nogrūda viņu no balkona. Pagaid, kāpēc? Kā jūs to domājat? Nē, pagaidi. Edijs jau bija dabūjis Danu. Viņam nebija nekādas vajadzības atbrīvoties no Kristapa. Tas jau nesaka, ka to sāk Edijs. Tikpat labi tas varēja būt arī Klāvs. Bet Dana un Alisa apgalvoja, ka Kristaps uz balkona bija viens, ka vispārēji bija iekšā. Viņas melo. Visi gāja uz balkonu uzpīpēt vai ielpot svaigu gaisu. Reāli tas varēja būt jebkurš. Nu jā, tā skaitā arī jūs. Es esmu pārliecināta, ka to izdarīja Edijs. Un uzskatu par savu pienākumu jums to izstāstīt. Edī, neķer kreņķi. Tev viegli teikt. Policija atzina, ka tas bija nelaimes gadījums. Kāpēc domā, ka šitie atklās kaut ko citu? Tu aizveries. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs te esam. Edī, mēs varam ar tevi parunāt? Es uz bibliotēku. Par kādu tēmu? Malsim to pašu, ko ar policiju? Nē, mēs zinām kaut ko policija nezina. Nu, ko? Seks ar Danu. Pēc tam kautiņš ar Kristapu. Un tā sanāk, ka jūs turat aizdomās mani, jā? Kas jums to izstāstīja? Sandija? Jā. Pakaļ. Viņa vienkārši bija, viņa manī ieķērusies, un es viņu atšu, un tagad viņa man atriepjās. Ko tu grausties, ko? Ko es tādu izdarīju? Ko tu vēlreiz pielīdīsi pie kājastarps rausies, saprati? Pervers. Es ar viņu vairāk nedējušu. Tad tu gribi teikt, ka Sandija melo un nekāda kautiņa ar Kristapu nav bijis? Nē, bija. Mēs iedevām viens otram pa purnu, pēc tam Klaus mums izšķīra, un tad mēs iedzērām šņabu, un mēs viņam izstāstījām visu to, ko sen jau visi zinām. To, ko Dana dod visiem. Un Kristaps jums tā mierīgi noticēja? Protams, ka nē. Nācās pasaukt vēl pārējos džekus, lai tie apstiprina. Viņš vienkārši... Viņš bija iedomājies, ka viņiem ir attiecības, bet, ar Danu taču nevar būt nekādas attiecības. Mums likās, ka viss ir sakārtojies. Mēs viņam atvērām acis un ielējām šņabu un pasēdējām. Likās, ka viss ir puslīdz nokārtojies. Paklausies. Vispār neko nezinu, saproti. Es ar Danu paguvu jau pirmajā kursā. Un man liekas, lielākā daļa to ir paguvuši. Saproti? Sēdi. Mierā. Vienīgais jautājums, kāpēc Edijs ir nogaidījis līdz 4. kursam. Tu zinājis, es taču viņai nebūtu klāt līdz, godīgi saku, es nezināju. Viņa zināja. Viņa zināja savā dzimšanas dienā, kas tas ir apsveic tevi. Ko? Labi, mēs ar viņu sastrīdējāmies. Un tas nenozīmē, ka vajag iet tagad atplest kājas te kuram katram. Tajā brīdī mums taču nelikās, ka viņu vajag pieskatīt. Likās, sadzersimies normāli, viņš nomierināsies un atlūzīs viss. Bet nekās, kā. Viņš laikam noķēra brīdi, kad neviens neredz, aizgāja uzpīpēt un nolec. Tātad tu domā, ka tā ir pašnāvība? Pilnīgi noteikti. Tur savādāk nevar. Tur nevar nejauši nokrist. Kāpēc tu to nepateici policijai? Mēs tā sarunājām, ka neviens neteiks par Danu, par kautiņu. Es taču nebūtu liecinājis pret sevi. Un ja ne Sandija, tad jūs nekad to neuzzinātu. Džeks izleca nelaimīgas mīlestības dēļ. Viss, tā ir paskatu viņa mammai. Tu tam tici? Pašnāvība meitenes dēļ? Mūsdienās? Cīniķis. Es gan ticu. Pasaki vēl, ka tu tici Ziemassvētku vecītim, lieliem zaķim, ko? Man liekas, ka tu esi seksuāli norūpējis. Kāpēc? Tāpēc, ka es pieminēju Ziemassvētku vecīti? Tu uz kurien? Es gribu parunāt ar Klāvu, es gribu dzirdēt viņa versiju. Kristaps bija drūms, bet mierīgs.
Viņš gribēja iet uzpīpēt. Un mums nepatika, ka viņš grib iet viens. Tāpēc Alis izlēma iet viņam līdzi. Un pēc 15 minūtēm, kad es izgāju pie viņiem uz balkonu, tad viņi mierīgi stāvēja, runājās. Un balkona durvis bija vaļā vai cieta? Un, protams, ka vaļā. Durvis var aizvērt tikai no istabas puses. Nu jā, un mēs ar Alis iegājām istabā, un Kristaps palika viens pats uz balkonu. Bet kur jūs bijāt notikuma brīdī? Virtuvē. Mēs ar Alis bijām virtuvē. Divatā? Jā. Viņa ir mana draudzene. Mēs varījām tēju. Skaidrs, tātad jūs esat pāris, un jums nebija iebildumi, ka Alis iet viena pati runāties ar Kristapu. Nu, kāpēc man lai būtu iebildumi? Nu, es viņai pilnībā uzticos. Un ar Kristapu viņai viss sen jau bija cauri. Pagaidā, tad Alisē ar mirušo čali bija attiecības? Kā jūs to nezinājāt? Mēs netraucēsim? Traucēsiet. Man drīz sāksies lekcijas, gribu paēst. Mēs zinām, ka jums bija attiecības ar mirušo puisi. Ļoti forši, ka jūs zināt. Kāpēc jūs mums to nepateicāt? Un kāpēc, lai es to teiktu? Paklausieties, tas nebija nekas nopietnas, tā bija viegla aizraušanās. Man šobrīd ir citas nopietnas attiecības. Es neredzu vienu iemeslu, kāpēc, lai es stāstītu visu savu biogrāfiju. Ticiet, man tam nav nekāda sakara ar Kristapu nāvi. Pagaidā, kāpēc pajuka jūsu attiecības? Tāpēc, ka viņš aizgāja pie Danas? Es viņu pametu klāvu dēļ. Kristaps vai Šons ir pārāk bērnišķīgs, nenobriedzis. Ideālists, parauts mazliet no zemes. Klaus man ir daudz piemērotāks, nopietns, stabils un uz viņu var paļauties. Kāpēc tu nepateici mums, ka Kristaps pieķēra Danu un Ediju? Kāpēc tu nepateici, ka viņi abi divi sakāvās? Tas nav nekas īpašs. Džeki vienmēr viņas dēļ ir kāvušies. Paklau, meitenī, tu saproti, cik lieta ir nopietna. Cilvēks ir miris. Tas cilvēks jau kā mēnesi ir zem zemes. Policija lietu ir slēgusi. Tā kā jūs ar savu pašdarbību varat tīties, no kurienes esat nākuši. Skaidrs? Šāps meituks. Man viņa liekas aizdomīgi. Un vairāk Dana. Viņa visu laiku sēž pie loga un skatās uz mums. Ko viņa tev prasīja? Neuztraucies, viss ir kārtībā. Man intuīcija saka, ka tas nav vīrietis. Uz doto mirkli mēs domājam ar galvu. Nu, starp citu, intuīcija arī balstās uz faktiem. Iedomājieties, pasaulē ir miljoniem lietu, kuras mēs pamanām, bet nemaz neapzināmies, ka mēs esam pamanījuši. Nu, nepiefiksējam, ka esam pamanījuši. Un tieši šie te fakti... Paklaus savu teoriju par intuīciju pastāstīs vēlāk. Uztais labāk kafiju, Marčello. Pagaid, nevajag, es negribu, paldies. Nē, nav problēma. Ja šefs lūdzu, es varu arī aiziet. Pagaid, Andri, es tev palīdzēšu. Nu, kas ir? Nu, kāpēc tu viņam brauc virsū? Viņš apvainojās. Tāpēc, ka es gribu nopietni parunāt, bet viņš ar savu intuīciju. Beidz. Es domāju, ka iemesls ir pavisam cits, vai ne? Labi. Tad parunāsim nopietni. Parunāsim. Ko tu tur bīdi ar Gabiju? Un kāpēc tu domā, ka es bīdu? Un tu domā, ka es esmu akls, ja? Roberts tieši tā uzvedas? Jā. Vispār jau viņš ir baigi foršais džeks, tad dažreiz. Jā, dažreiz uzvedas kā sūda brālis, to es pamanīju. Vienkārši rūķītis man teica, ka tu esi Gabrielā tā kā ieķēries, un es vienkārši negribēju tā ticēt. Nu, neesmu, es viņā ieķēries. Šobrīd vienkārši mums ir sarežģītas attiecības, un lūdzu, nejaucies pa vidu. Labi, es sapratu. Es pas. Paldies. Rūķītī. Es domāju, kur jūs pazuduši? Kafija, kur? Mums ir kaut kas labāks par kafiju. Kas? Rīcības plāns. Nu, protams, ja Marčello piekritīs. Kāds appucējies?
Cerams, ka viņam izdosies. Nu, Marčelo jau vienmēr tāds lietas izdodas. Skauž? Es jau arī varēju tās meitenes notestēt, tikai redz, mani viņas pazīst. Es jau teicu, ka skauž. Es gribēju pateikt, piedod, baigi muļķīgi sanāca, ka es izpēpājos tam detektīviem. Par tevi un Kristapu. Viss kārtībā. Viņi tāpat tās būtu to uzzinājuši. Es biju pilnīgi pārliecināts, ka viņi zina. Es saku, viss ir kārtībā. Patiesībā man pašā vajadzēja to pateikt viņiem. Es tikai nebiju iedomājusies, ka tas ir svarīgi. Viss kārtībā. Vajadzētu to nožņaukt. Par ko? Pats zini par ko. Kāpēc vajadzēja muldēt par to kautiņu? Labdien! Labdien! Jūs kādu meklējat? Jā, es meklēju 4. kursa aktierus. Nu, tiesa mēs. Ko jūs vēlējāties? Super. Tātad, es esmu Mārtiņš Miezītis. Es esmu producents. Mēs šobrīd strādājam pie castinga jaunai filmai. Tā ir Vācijas, Latvijas kopražojums, pilnmetrāžu filma. Tagad mēs meklējam aktrisi galvenai lomai, mēs meklējam aktrises mazākām lomām. Varbūt kādu tas interesē? Džeki, šoreiz dāmas, piedodiet. Nā? Tu esi dzirdējis par tādu čalu Miezīti? Nē, bet izskatās ļoti labs. Beigās vēl izrādīsies kaut kāds kreisais mazbučets. Viņš teica kopražojums. Bet varbūt viņš mulda. Mums vajadzēja pajautāt, kā to viņa kompānija sauc, ko mums dod uzvārds. Nu, klausies, negribi nepiedalies. Nu, kas tev te spiež? Sacerēji. Ko tu vispār atlīdi? Tev te nekas nespīd. Ja tu domā, šitam arī kājas tagad plest vaļā, vai ne? Es nesaprotu, par ko tu runā. Vai svētā nevainīgi? Apstiprinājuma gadījumā vai arī gadījumā, ja šoreiz ne, mēs vienalga sazvanamies, vai ne? Atā, paldies jums liels. Atā. Tā tad, nākamā. Es. Pa vienai būs prātīgāk. Tātad, kura pirmā? Es. Darīsim tā. Vai kādai no jums patīk itāļu kino? Jā, dievi. Jā. Un kāda jums ir dzirdējusi par Marčelo Mastroianni? Jā, fantastiski. Jūs esat ļoti līdzīgs viņam. Paldies. Varbūt var nosaukt arī kādu Marčelo filmu? Jā, ejam, un es jums nosaukšu. Drosmiņiem ir sroka. Uzmanies, tur var būt stikli. Smēķēt ir kaitīgi. Es tev nopietni to saku. Es tev arī. Au! Au! Es taču tev teicu. Sagriezi. Parādi. Sāp? Nē, es pajokojos. Izrādās, ka tev ir arī kaut kas cilvēcisks. Sieši nomazgāt kājas. Paldies, es pateicos. Kur Gabi? Čurā. Nu, kā tev gāja? Ļoti labi. Īstenībā apspriežu variantu, varbūt, ka jāmaina profesija. Iedomājies, kas nekait būt producentam. Viss tev visu stāsta, viss ir atklāts, viss sapņo par lomu. Negodīgi pat žēl, čak arī tādas smukas meitenes. Tu neaizmirsti, ka tās smukās meitenes, viņas visas melo. Viņas slēpj informāciju. Labi. Atgriežamies pie lietas. Ko tu noskaidro? Nu, mēs uzspēlējam etīdi. Pazudušās atslēgas. Viss izbēra, visus somiņus, visu saturu, visu iedzīvu parādīja. Izņemot dažas, visas šitās te parastās sieviešu figņas, tur bija arī dažas interesantas lietas. Nu, droši. Alisei, nu, tā Rižai, viņai bija nervu zāles. Dana, tas klauniņš, viņai bija mazais polšiņš, brendijs. Un Bumbulītim
Sandija, jā. Viņai bija advokāta vizītkārta. Tad es to Džeku zinu, viņš specializējas tieši krimināllietās. Domā, Sandija? Meklē advokātu? Es nezinu. Ja viņi būtu vainīgi, viņi diez vai nesā to vizītkārtu līdzi, vēl jau vairāk ratīt somiņu manā priekšā. Nu, varbūt aizmirst, ka viņai tur tā vizītkārta. Nu, beidz, Mērān, ko tu aizmirsti, tu kādu būtu nomušījis? Bet kam negadās? Jā, bet tāpat tās pārējās abas ar sēž uz ripām. Viena ēd tās ripas, otra dzer pa kluso. Nu. Tad ir skaidrs, ka viena no viņām ir stāvokļa. Jautājums, kura? Es nesaprotu, kā tu nevarēji atpazīt balsi? Nu, kāpēc tu negāji līdzi, kāpēc tu neskrēji, kāpēc nemēģināji saprast, kas ir tas cilvēks? Es skrēju, un es vienkārši nepastāju. Nu, vienkārši laikam par lēmu skrēju. Nu, nebļaujat. Nu, jūs traucējat man meklēt. Vienkārši padomāju, bet racionāli. Tātad, viena no trijām ir stāvoklī. Un pilnīgi skaidri mēs zinām, ka ar Kristapu gulējušas ir divas. Dana un Alis. Viena no viņām lieto nervu zāles, otra dzer alkoholu. Nu, ar grūtniecību cīs neiet kopā. Tātad Sandija. Un viņai Somā bija tā advokāta vizītkārta. Nu, paklau, bet ne jau visas ir tik apzinīgas. Nu, citas dzer, citas lieto. Marčelo, tu teici, ka tu pazīsti to advokātu. Varbūt var uzzvanīt, saprast, vai Sandija ir pieteikusies, nav? Nē, tur nekas nesanāks. Es viņu tik labi nepazīstu. Turklāt tur sāksies stāsts par klientu konfidencialitāti un tādā. Atradu. Tā zāles, ko lieto Alis, ja? Tā, dienas trankvilizators, bla, 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 bla. Tā lieto šādos gadījumos psihiskas, neirotiskas un somātiskas saslimšanas, kuras saistītas ar trauksmi, veģetatīviem traucējumiem, enerģijas un, tā strīpiņa vai, motivācijas trūkumu, apātiju. Nu jā, pēc Alis tas īsti neizklausās. Varbūt zāles pirkus kādam citam? Nē. Tā, tāfelīt zāļi tā bija iesākta. Ietekme uz grūtniecību? Tūlītām. Tā lietošana pieļaujama, konsultējoties ar ārstu un rūpīgi izvērtējot visus riskus un ieguvumus. Teorētiski tā it kā tad var būt Alis. Da tikpat teorētiski tā var būt Dana. Viņai Somā arī bija brendijs, tas bija aizvērts. Viņa teica, ka tas ir, dāvanai. Nu, tad mēs esam tieši turpat, kā bijām sākumā. Vainīgi var būt jebkura no viņām trijām, stāvoklī arī var būt jebkura no viņām trijām. Ko darām? Nezinu, sasaucam visus kopā, uztaisam kaut kādu provokāciju. Pamēģināsim saprast, kur ir stāvoklī. Trešais stāvs, vai ne? Labi zinu, ka trešais, jā. Vajadzēja paņemt līdzi Rūķīti un Marčellā. Nu, un ko tas mainītu? Es nezinu, vienkārši neesmu pārliecināta par to, ko mēs darām. Tad var nenākt. Nē, es iešu, mēs iesim kopā. Man ir priekšlikums. Vai vienojamies? Šitā būs pēdējā reize, ka mēs ar viņiem runājam, ar tiem detektīviem. Es saprotu Kristapa mammu, bet ir piekriezies. Reāli. Ko jūs par to domājat? Labi doma. Mums nevar viņiem jārunā, ja mēs to nevēlamies. Tieši tā, tad šitā pēdējā reize un visi, ja? Labi. Restaurējam viņiem to situāciju, pasakam, kurā istabā kurš ir bijis, un tad, lai viņi tinās. Tieši tā nevar ļaut sev čakarēt nervus. Gal galā mums vēl ir priekšā diploma darba izrādes un vēl pārējie projekti. Klau? Es piekrītu. Šodien jāpieliek tam punkts. Kur nav teikts, ka tieši tā meitene, kas gaida bērnu, ir vainīga? Bet kāpēc tad viņi slēp, ka viņi ir stāvoklī? Bet tu galvenais nomierinies. Ja arī mēs kļūdamies, tad mēs uzzināsim ļoti daudz ko interesantu. Es atvēršu.
Labdien! Sveiki! Sveiki! Tātad mums ir priekšlikums. Daram to visu ātri. Tieši tā, nevelkam gumiju garumā. Jūs gribat zināt, kur mēs visi bijām Kristapa nāves brīdī, ja? Pulkstenis bija 4 no rīta. Dzīvoklī bija palikuši tikai mēs 5. Sandija, Dana un Edijs bija tajā istabā. Šeit ar virtuvē mēs bijām tikai ar Klāvu. Telpas jūs esat redzējuši, man liekas, ar to mēs arī varētu beigt. Nu, man ir cits priekšlikums. Viena no jums gaida Kristapa bērnu. Es gribētu zināt, kura. Pašas atzīsieties, vai taisīsim testu? Jūs to nopietni? Pamēģini. Nē, nu man nav nekāda problēma. Es esmu tīra, varu arī uztaisīt. Dana? Es arī varu. Alisa? Es nekādu testu netaisīšu. Kāpēc? Tāpēc, ka es esmu stāvoklī. Gribēju tev pateikt citādos apstākļos, nu, citādā veidā, bet es esmu stāvoklī un bērns ir tavs. Kāpēc tu man neteici? Tāpēc, ka es pati tikko uzzināju, tas ir tavs. Piedod, bet man laikam nāksies iebilst. Tas ir Kristapa bērns, vai ne? Viņa melo, bērns ir tavs. Alisa, es dzirdēju tavu telefonu sarunu toaletē. Es dzirdēju visus par bērnu tēvu, kurš ir miris, par bērnu, kas nevienam nav vajadzīgs. Tu nogalināji Kristapu. Es viņu nenogalināju. Tas bija nelaimes gadījums. Es visu laiku biju virtuvē ar Klāvu. Mēs bijām divatā. Klāva, pasaka viņiem. Kam tu tici? Man vai viņiem? Tātad, ko saka tava intuīcija? Kuru no viņām ir vainīga? Es balsoju, ka viņas visu to ir izdarījušas kopā. Agata Kristi, Austrum Ekspress? Kāpēc ne? Bariņā izgrūda pa logu, tad viss bariņā melo. Mēs ar Klāvu bijām virtuvē. Divatā visu laiku. Klāva, pasaka viņiem. Mēs... Jā, Klāva, pasaki mums, kur jūs bijāt tajā brīdī? Klāva, nepatiesas liecības sniegšana var nozīmēt nopietnas nepatikšanas. Jā. Atceries, ir notikusi slepkavība. Klāva, tas ir tavs bērns, es tevi lūdzu. Tu gribēji man iesmērēt svešu bērnu? Nē. Tu nogalināji Kristapu un gribēji man iesmērēt viņu bērnu? Es viņu nenogalināju, tas bija nelaimes gadījums. Viņš pats izkrita. Es virtuvē biju viens pats. Nē! Alis tajā brīdī bija. Klāva! Uz balkona kopā ar Kristapu. Es nezinu, kas tur notika, es nebiju klāt, bet viņi teica, ka viņš izkrita pats. Jā, viņš pats izkrita. Es viņu knapi pieskāros, es šitā viņam pieskāros. Tu tagad vari nokrist? Šitā es viņam pieskāros. Pagaid, lūdzu. Nomierinies, labi? Nomierinies un pasaki mums, kas tur notika? Es negribu ne tevi, ne to tavu bērnu, kas lacies projām. Riebeklis. Es redz atšķiries no mums. Nē. Lacies projām. Es biju nikna uz Kristapu. Es viņu ienīdu. Bet es negribēju, ka viņš nokrīt. Es negribēju viņu nogalināt. Jūs vismaz man ticat. Vismaz kāds man tic. Klāva, es negribēju tā sanāt. Dana, mēs taču esam draudzenes. Sandi, tu atceries, kā mēs pirmajā kursā spēlējām 2 lotiņas? Ēdī, tu esi visforšākais no visiem maniem kursabiedriem. Es cerēju, ka mums kaut kas sanāks. Klāva, piedod, ka es tev meloju. Klaus nepie kā nav vainīgs. Es viņam pateicu, Kristaps bija piedzēries. Viņš nenoturēja līdzi un viņš nokrita. Es biju blakus un to redzēju. Un tikai tāpēc Klaus piekrita samelot.
Klaus nepie kā nav vainīgs, tikai es. Tev nevajadzēja melot par bērnu. Es zinu. Ja tu nebūtu melojusi, Es zinu. Kas ar mani tagad notiks? Jūs man kaut kur vedīsiet? Es tik un tā domāju, ka Alisei iedos nosacīt. Nu, viņa nav iepriekš tiesāta. Turklāt viņa ir stāvokli. Vienalga beigās mīlas pēc tā viss. O, pret mīlēm palīdz dzeramais. Nē, pēc es negribu. Pagā. Ja tu gribi ar mums strādāt, tad nebūs nekāda atraušanās no kolektīva. Es atvainojos. Es drīkstēju tu. Nu, tu drīkstēji. Ideāli. Tas nozīmē, ka mēs tūdaļ to visu arī nosinēsim. Ruķīt, nāc palīdz atnesam. Mums tad to vīniņu, lūdzu. Pirmā lieta. Žēl to meiteni. Dzīve ir skarba. Nu, tie divi džeki ir man pieņēmuši, un tu? Strādāsim, redzēsim. Dzeramais. Nu, tad tā mēs ar Gabiju tagad sadzersim tu brālības. Ja, un pēc tam ar mani pēc tam. Ja. Es vispirms ar Robertu. Tomēr mums pirmā kopīga atrasinātā lieta. Ruķīt? Priekā. Priekā. Jā. Tātad tu. Ja ceļš tavs ved nekur